Sveiks, mans ļoti cienījamais skatītāji! Šī mazajā pārbūvīšu sērijā parunāsim par kemperu teltīm. Jā, tad šī sērija atkal būs par pārbūvēm, par kemperu lietām, par ceļošanām. Kā tu jau zini, man patīk pabūvēt, pārbūvēt un izgudrot atkal visus tādus brīnumus, lai atvieglotu ceļojumos dzīvi. Un maziņš tāds priekšstats, es jau sen sev gribēju iegādāties marķīzi. Tāpēc, kā aizbraucot kādreiz, vai tas ir copē, vai rallijas, autokross, rallijkross, kaut kādas gonkas, prasās kaut ko blakus pie busa, kaut kādu tā kā telpu, tā kā vietu, kur ietusēt, kur būt. Un te visu laiku es domāju, ka tā ir marķīze, un kaut kādā vienā brīdī es sapratu, ka sūci tā marķīze. Atvainojiet visiem tiem, kam ir jau tās marķīzes, ka tas ir cenā un price performance, un tāds nepraktisks un pietiekami dārgs, es pat teiktu, gadžets, un ka tam ir labāks risinājums. Tad šī ir Reimo telts, piepūšamā, ar ļoti maz dzelzs detaļas. Viņai ir tik daudz kā tie mazie mietiņi, ko beigās tur atsien, teiksim, striķīšus, un lai tas viss būtu vēl stabilāks. Bet vispār tā ir ar gaisa uzpumpējuma gaisa telts. Visi šie, kas klasiskā teltī, teiksim, ir no metāla, tie izstrādājumi mietiņi, tie ir pildīti ar gaisu. Protams, kad ir viņai savi šādi tādi mazi mīnusiņi, pie tiem varētu uzskaitīt to, ka uzstādīt viņu būtu visforšāk tomēr divatā. Var viens, bet divatā ir vieglāk. Tas laiks, kaut kādas minūtes 10, ja tā baigi tur nemuļķojās, maksimums 15 varbūt. Tas ir visu rokas pumpja piepumpēšana. Un tad tu iegūsti sev, redz, šādu te māju. Visādi smuki lodziņi, moskītu tīkli, un viņa piekam ir diezgan blīvi pie tā autobusa klāt. Ejam iekšā, parādīšu, kā iekšā tas namiņš izskatās. Man liekas, ka šis ir tāds rītīgi krūts ceļošanas, es nostiepis līdz galam, ka šis ir tāds rītīgi krūts ceļošanas aksesuārs. Īpaši, ja aizbrauc kā minimums uz 2 dienām, kaut kur atpūsties, tad tev ir sausa forša vietiņa, kur būt. Izvēlies, kuras tev būs durvis, kur būs ieeja, var pa to pusi, teiksim, taisīt ieeju. Ja gribi, tad ņem ārā visu logu šeit. Ja ir vēlēšanās, tad aiztais viņu. Tā riktīgi ciet, atstājāt moskītīklus, ja gribās arī tos ciet, no ārpuses, kur ir smuki pierulēts klāt. Tad te var aiztaisīt pilnībā tos logus ciet, līdzīgi kā man šis ir aiztaisīts uz rāvējslēdzēju. Tad var izvēlēties, vai tev pilnībā visi logi ciet, vai ir tā kā šeit, tad viņš vaļā tas logs, viņš tā smuki pierulējās un piestiprinās klāt, tas aizskar, sauksim viņu tā. Konstrukcija redz kāda, iekšā šitādas te gaisa caurules. Bet, izstrādājums ir itīgi stingrs, un tagad ir diezgan pat brāzmaina diena ārā, ik pa brīdim tas spēcīgāks vējiņš uzpūš, pie tā, ka man viņa pat nav nekur atsieta, nostabilizēta līdz galam, turās ideāli. Un kā liecina te viens nesens ceļojums, tad ar draugiem bijām pat ļoti stiprā vējā, bija tiešām situācija, ka nebija līdz galam uzpumpēta, un šī daļa ieliecās. Tagad es pat nezinu, baigo spēku vajag, lai viņi ieliektu, bet ja pat viņi ieliecās, tad viņa viss kā vējš beidzās, viņa atlec vienkārši atpakaļ vietā. Kas man patīk šai labāk nekā marķīzei, tagad tā līste man ir piestiprināta, tāda alumīnija līstīta, tā ir piestiprināta augšā, un tā ir blīvi pie autobusa pielīmēta, pieskrūvēta ņežas skrūvītēm, un tagad sanāk, ja pat ir ļoti liels lietus, tad, tad man tas lietus pilnīgi netraucē, jo iekšā viņš nekādīgi netiek. Un, ja tu esi uzklājis tur savu kaut kādu paklājiņu un apkārt tur ir baigais nelaiks, tad tu dzīvo savā sausumiņā, ja vien neesi iedžingājies kaut kādā baigajā bedrē. Es gan neesmu vēl pielicis komplektā, nāk līdz arī vēja siena.
tā, kas piestiprinās apakšā, bet tas man būtu jāizdomā. Es vēl neesmu izdomājis labāko risinājumu, kādu līstīti pielikt busam. Tad viņi sanāk pa visu apakšu, piestiprinās klāt tad vēl viena tā kā sieniņa, un tad ir totāls bezvējš arī te iekšā. Par tām pašām cenām runājot, šobrīd tik ļoti populārais, vismaz laikam pie manīm brauc, es diezgan daudziem redzu, ir Thule Omnistora virsū. Thule Omnistors, man liekas, tāpat kaut kādu pusotrīti maksā tā marķīze. Ja tu viņu sāc vēl upgradeot kaut kādiem tur motoriņiem, sienām, vēl kaut kādām tur paļurkām, stiprinājumi galu galā, man liekas, ka tur savus divītes tāpatās saskrien baigi ātri, ja ne pat vairāk. Tur pretī šāda telts ir, es teiktu, ka ar visu uzstādīšanu, droši vien, kad ir vienam varbūt vienkāršāk, vienam sarežģītāk, bet te līdz divītim tu ieraksties brīvi iekšā un te tev ir ritīgi normāla māja, kas man liekas ir tomēr krietni praktiskāk. Es esmu baigi daudz redzējis, ka tiešām daudz, tas nav vienas, divas reizes, bet jāsdoties pa visādiem pasākumiem, kas ir motokrasi, autokrasi, rallī. Vēl pagājušā gadā Sāremā rallijā bija skats, ka vienam somu busam stiprā vējā tur to marķīzi nolocīja, un tad tie čaļi tur ar flekšiem jājās, ņēmās kaut ko tur tina ar stropēm klāt, lai vispār līdz mājai tiktu to savu marķīzi projām. Tādā ziņā man liekas, ka šī ir arī baigi drošāka, jā, šāda māja. Jā, galvenais jau ir tas praktiskums. Gribās noslēpties, ielēt savā ēniņā, sēdi kaut kur, neviens tev neredz. Droši vien kā papildus opcijas varam izdomāt arī kaut kādus apgaismojumus salikt. Labi, manā gadījumā man jau bija apgaismojumi, lukturīši jau salikti augšā. Un šāds te attālinātais vadības slēdzis. Čunk, lai top gaisma. Jā, manā versijā viņi ir arī dimmējami tie lukturi, bet pat cik viņi abi divi jau sanāk telts iekšā, tad, jā, man liekas, ka ir baigi feini. Ja vakarā negribās tik ļoti to gaismu, tad paņem viņu nodimmē mazāku to gaismiņu un, ņem baby savu vai draugus, sēžaties pie galda un, tā teikt, iesvinat un baudat savu fantastisko atvaļinājumu. Visticamāk, ka pie dabas un kādā smukā, baigi smukā vietā. Tā kā vajag novākt, vienkārši atskrūvē vaļā, izrauj mietiņas loģiski ārā, atskrūvē ventīļus, izlaiž gaisu ārā un viss saloka pakā un laiž mājās. Ja vien tev ir kaut kāds busiņš vai vienalga vai kempers vai reisvans vai kaut kāds braucošs transporta līdzeklis, kuram arī gribētu šitādu te piepūšamo telti uzstādīt un uztaisīt, tad jā, tu jau zini, kā mani atrast vai sociālajos tīklos vai mobīlais telefons, jā. Atrast mani var droši vien. Un iespējams, ka varēšu palīdzēt arī uzstādīt tavam transporta līdzeklim šādu te feinu gadžetu manā izpratnē. Tā kā, lai tev forša diena un zvani, jā, labāk sazvanīsimies.